Aizaug ceļi, aizaug takas, gadi garām skrien, bet tu savā mīlestībā plauksti baltāka ar vienu. Nedzies saule ietēdama, zvaigžņu gultā dusēt iet, tā tu nomodā par visiem, līdzi smaidi, līdzi ciet. Pārējot pār tavu slieksni, miers, kā siltas pārstas krīt, kam garāks, kam īsāks, kam grūtāks, smagāks, kam nedaudz vieglāks, bezrūpīgāks. Bet kāds tas būs, cik garš, cik grūts, zināt, iepriekš laika nav lēmts mums nevienam. Un laikam tā jau arī ir labāk. Jo laiks uz zemes ir vēlēts ne jau tāpēc, lai mēs mocītos domās un varbūt pat bailēs par to pēdējo stundu, kad tā nāks un kāda tā būs. Laiks ir dots, lai mēs dzīvotu, strādātu, mīlētu, arī ciestu, jo tikai sapūstot kopā, apvienojoties tām pretējām pusēm, gan gaišajam, baltajam, labajam, gan arī nedaudz tumšākam, skumjākam, veidojas vienoties veselums, ko saucam par savu dzīvi. Kad dzīves dienās pienāk laiks teikt ar Dievs tuvam vienam cilvēkam, mēs jau laikam katrs kļūstam tāds kā neliels filozofs, jo uzdodam sev tos mūsu senos jautājumus, kas paliek pēc cilvēka, kad ir beidzies šīs zemes gājums? No kurienes mēs nākam? Kāda ir mūsu misija, sūtība šajā laikā, šajā telpā? Un kur mēs dodamies vēlāk, tālāk, projām? Mūsu prāts jau ir tā iekārtots, ka mēs gribam rast atbildes uz visiem jautājumiem, atklāt visus pasaules noslēpumus, taču vai tajā brīdī, kad būsim guvuši tās meklētās atbildes, kad būsim rendējuši savu ziņkāri, vai tad, kas pēkšņi mainīsies, vai mēs uzreiz kļūsim labāki, laimīgāki, un pats galvenais, vai tad mazināsies un izgaisīs mūsu zaudējumu sāpe un smeldze, vai tomēr, jebkurā dzīves situācijā, neskatoties ne uz ko savās sirdīs un domās, ir jāatstāj. Ir jāatrod kaut maza neliela vietiņa ticībai, brīnumam. Tām brīnumam, kad aizejot jau nekas nebeidzas, neizgaist, bet turpinās. Notiek no jauna, atkal, tikai kādā citā, mums varbūt nemanāmā un neturamā pasaulē, citā laikā, citā realitātē. Tikmēr arī viņa, kaut maza neliela, bet viņa būtības daļiņa būs līdzās, blakus, kopā ar mums. Lai arī šobrīd vēl visi sakārtojam gan savas domas, gan savas atmiņas un ar savu sirds un veseles siltumu palīdzam cilvēkam uzsākt to vistālāko, visilgāko, visgarāko ceļu mūžībā. Un mūžībā mēs šodien pavadām Zaigu Tolstoju. Zaigai šajā saulē bija dāvāts mūža gājums 65 rudeņu garumā. Viņa šūpulis ir kāds toreizējā Sīmbeles pagastā, tagad Jaunvērzē. Tur 14. novembrī 1947. gadā arī atbilst viņas pirmās dienas rīts. Bet tā īstā bērnu dienu zeme Zaigai ir Dobeles pagasta leju mājās. Tā vieta, laiks, kur kopā ar mamsiņu Gundru, brālīti Andri
tiek atklāta, iepazīta tā plaša apkārtējā pasaulē. Tā vieta, kur mazais cilvēks aug un veidojās par personību, kādu vēlāk iepazīst viņa līdzgaitnieki, kāds viņš paliks sev to mīļo sirdīs un atmiņās. Grāmatu zinības gudrības pastie gudras skolā Dobelē, bet agri ātri aizsākas Zaigas patstāvīgais dzīves un darba gājums. Abām divām ar māsu paralēli ir gan darbs, gan arī mācības vakara vidusskolā. Darbs, kurš Zaigu ir vedis iesākumā gan Dobeles prokuratūrā, strādāts arī bibliotēkā par bibliotekāri, arī patērētāju biedrībā, arī valsts zemes dienestā, arhīvā. Taču, arī kur tas darba gājums vestu, jebkurā vietā, jebkurā darbā, amatā, Zaiga ir bijis krietns, labs, atsaucīgs cilvēks, kurš apzinīgi pilda savus pienākumus, kurš neatteiks arī citiem savu palīdzību, gan ar padomu, gan ar reālu darbu, ja kādā tas ir vajadzīgs un nepieciešams. Un to jau cilvēki arī atceras un ievēro. Protams, ir arī tā ikdienišķā rūpe un jādība. Gadu gājums, kuru gaitā ir bijis tik daudz gan dzīves dienas prieku, laimi, smiekliem, sapņiem, gan arī dzīves dienas tumšākas, skumjākas. Jo nav jau tā, ka tā mūsu dzīves krāsa ir tikai viena, vai balta, vai melna. Tikai sapūstot kopā tā visai plašajai varavīksnes paletei rodas vienotais veselums, tā mūsu dzīve. Laiks, kad jau klātas pelnīties atpūtas, pensijas gadi, kad tagad var vairāk nodoties sirdī, prātam tik mīļajiem, tuviem rokdarbiem, tiek gan šūts, gan adīts. Katram no radiem draugiem ir ticis kāds Zaigas roku darināms, vai džemperi, vai šālis. Arī meitas jau lielas, jau savā dzīvē, jau sagaidīti mazbērni, Markus, Aleks, Marijāna. Tie, kuri mīl omīti, jo viņiem taču vienmēr būs aizķēries kāds gardums, ko pacienāt. Dzīvē līdzās blakus vienmēr ir bijuši arī ne tikai tie paši tuvākie, arī māsīca Rīta, Vikārija, arī māsas dēls Aivis, kurš ir arī Zaigas krustdēls ar savu ģimeni, radi, draugi, kaimiņi, cilvēki, kuriem tu dzīvē esi bijis svarīgs, nozīmīgs, un arī galvenais, kuri tev nav bijuši sveši. Dzīve, kurā, diemžēl, kā jau teicu, nav lemts zināt iepriekš laika, cik ilgs un tāls būs tas vēlētais gājums. Rūpte, saukte, pātsnība, tā, kura tev neprasa, ko vēlies, ko sapņo, tā nāk un dara savu tumšo darbu. Protams, ir gan māsa pūles, gan tuvo mīļo cilvēku, rūpe, gādība. Vēl tās tikšanās reizes, kad ir ticība, cerība, viss būs labi, viss būs kārtībā. Vēl ir tas rokas spiediens, vēl ir tas varbūt vārdos nepasacītais, bet sirdī veselē skanošais. Piedod, atvaino, lūdzu tevi, neej projām, esi vēl līdzās blakus. Vēl tas ir, bet, kā jau teicu, mēs esam tikai vienīgi cilvēki. Nekas neiespējamais, pārdabiskais nav mūsu rokās darbos. Un pienāk arī Zaigas nolemtais laiks, 11. jūnijas, kad viņa šīs zemes gājums beidzas.
paņem mani rīta zvaigzne savā spožumā, aiznes mani mīlēdama nebeidzamā tālumā. Viss, ko mīlējusi esmu un ko mīlu, mīlēšu visdziļāk nebeidzamā tālumā. Rīta zvaigzne aiznes mani nebeidzamā tālumā, tuvāki tad būs man visi, tuvāka tad būšu es nebeidzamā tālumā. Zaļas dvēsele jau ir sākusi savu bezgalīgo ceļu uz to neaptveramo pasaules kosmosa tālumu, bet jums, kas šodien esat līdzās blakus, kas esat šeit, jums ir vēl tas brīdis, lai būtu blakus līdzās, lai vēl teiktu to kluso mīļo sirds pilno paldies par visu labo, jauko, ko savēlētajā laikā zaļi ir pratusi un varējusi jums visiem dot. Lai palūgtu arī piedošanu, ja nu dzīvē, kas nav bijis tā, kā vajadzētu būt, un līdz ar to visu, lai teiktu ar Dievs. Lūdzu, atvadīsimies.
atmodoties, ņemsim ziedus, vainagus, lasāsim uz brīdi kopā ar aizgājēju viņas pašatuvākos, un tad dosimies Zaigas šīs zemes pēdējā ceļā. Sēdīsimies visi mašīnās, lai ceļš mūs vedus. Arī jūs? Piedos nevis. Tā, un iesim sekojošā kārtībā. Tātad aiz nelaiks. Ir divas gaismas dvēselē, tā vienmēr abas redz. Tā pirmā vārds ir mūžība, to otru zemes sēdz. Ir divas gaismas dvēselē, tās bezgalībā top. Kad tu no vienas projām ej, tev otra jāsastop. Ir divas gaismas dvēselē, nedalīt tās, nešķirt. Kas vienu vaigā skatīs, tam otrā jāiet mirt. Kristīgā ticība pauž vēsti, kad šeit kapsētas smiltājā tiek guldīta tikai tā laicīgā miesa, bet cilvēka gars, dvēsele iegūst nemirstību, uzsākot savu mūžīgo dzīvību. Ar šo ticības un cerības stareņu, lai tad arī dodam Zaigai līdzi to pēdējo, ko varam dot, un kas arī visvairāk ir nepieciešams, lai dodam savu lūgšanu, lūdzot, lai ceļš mūžībā Zaigas dvēselē būtu jo viegls un gaišs.
Lūksim. Dieva Tēva, Dieva Dēla, Dieva Svētā gara vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un tur smiltājā pie zemes mātes, lai zaigas mūžu silda jūsu līdzi dotā un pāri klātā sēga. Lūdzu, uzpāsim sēgu. Iesim par dēļiem lūdzu tikai, ja? Lai dodam zemē zemes tiesu, lai guldam smiltājā. Lūdziet jūs, mani mīļie, kuru dvēseles gaismā mīt, lai stundā pēdējā pār mani krīt Dieva miers un Tēvzemes smilts. Par ticību, par cerību un par mīlestību, lai tev viegla smilts. Lūdzu, tagad ģimeni, tuvinieki. Lūdzu arī pārējie pavadītāji, kas vēlās, nāksim tuvāk, varam ņemt smiltis arī no kapu malām un atradīsimies ar 3 saujām.
vecā līdavā. Un kad jau pagušu zem dzīves nastas, tad atdusīšos tavā atmanā. Un kad jau pagušu zem dzīves nastas, tad atdusīšos tavā atmanā. Es dziedāšu par zaļai glainīti, kur tīklu spēlēkos ausim meklīt, kur agrāk rīta kuplas smilgās prādā, atkailam kājām skaniņš pāremīt. Kur agrāk rīta kuplas smilgās prādā, atkailam kājām skaniņš pāremīt. Es dziedāšu par balto virstalīti, kur rudens lapas dzeltainītes virs, un virstot zvana mūsu svētvakarā, tiem ziediem fēniem, kas salām virs, un virstot zvana mūsu svētvakarā, tiem ziediem fēniem, kas salām virs. Es dziedāšu par teku nomītīto, no tēviem lielu apavāt, kur baidot māte gaitā staigājusi, un Dievu pieaugusi baznīcā, kur dzīves svētras palēnām rūst, skaistākai dzīvei jau dvēselē dzimst, skaistākai dzīvei jau dvēselē dzimst. Skan zvani, iedod sirdīs, veselē debesu miers ienācis. Sirtīgāks baltais skats. Lai tev viegli smilts, miers tavam garam un mūžīga gaisma dvēselē. Mīlestībā un pateicībā, cieņā un līdzjūtībā klāsim atdusas vietu ar atvērtiem ziediem un vainagiem. Lūdzu vispirms ģimene, tuvinieki.
lūdzu paudītāji, nāksim, dosim Zaigai savus atvedas veicienus, ziedus. Paldies Zaigas Tolstovas ģimenes vārdā jums visiem, kas atcerējāties, kas jutāt līdzi. Paldies jums visiem, kas šodien esat parādījuši cieņu Zaigai, pavadot viņu pēdējā gaitā. Un tuvinieki jūs mīļi lūdzu vēl pabūt šodien kopā ar viņiem pie bedību mīlesta galda restorānā Rasa. Lai arī mūsu līdzjūtība ir ar jums, un ar jums kopā bija Vēlicā, atradu vārdi, Mārcis un Eilants. Bet tagad, kad būs nolikti ziedi, tad arī saliksim un aizdegsim piemiņas svecītes, un visu jums labi. Taču viss būtu. Es arī tagad divi mehānismi. Vienkārši es pateicu, es ņemu tādu katu, kaut arī sanāca. Viņš stāvēja pārmēr, tas arī ir nozīmīgs. Vai 3 vai 4 nedēļas tur arī jāiet. Mūsu mīļā sveiciņš, es esmu visiem paldies, ka jūs bijat šodien šeit.
Protams, tikai ar labu vārdu nav iedibā. Lai vīrs